No 2024. gada 18. oktobra elektronisko iepirkumu sistēmā ir iestrādātas dažas izmaiņas, un īsumā pastāstīšu, kādas tās ir. Par katru tūlīt pastāstīšu arī sīkāk, bet kopumā, kas tad ir parādījies jauns? Pirmkārt, pasūtītāji vienkāršāk varēs pārtraukt iepirkumu procedūru, un tam vairs nevajadzēs pirms tam veikt grozījumus. Otrakārt, ja pasūtītāji vai piegādātāju organizācijai mainīsies nosaukums, organizāciju vairs nevajadzēs reģistrēt no jauna, bet pavisam vienkāršā kārtībā varēs nomainīt nosaukumu jau esošajā profilā. Un treškārt, vietās, kur ir jānorāda kāda adrese, to varēs vienkārši izvēlēties no valsts zemes dienestā reģistrētajām adresēm. Tas samazinās kļūdas iespējas adresi ievadot. Un tagad par katru šo jaunumu mazliet sīkāk. Par pirmo jaunumu. Turpmāk, lai pasūtītājs varētu iepirkumu procedūru pārtraukt, šķirklī pamatdati vajadzēs spiest pogu inicijēt iepirkumu pārtraukšanu un nobalsot par to sēdē. Kā tas darāms, varat apskatīt atsevišķā video, kura saiti tepat pievienošu. Un tagad par otro jaunumu. Ja pasūtītāji vai piegādātāju organizācijai mainīsies nosaukums, jums vienkārši būs jāatsūta e-pasta vēstule uz adresi eis@vra.gov.lv ar tekstu: lūdzu aktualizēt uzņēmumu nosaukumu elektronisko iepirkumu sistēmā. Uzņēmuma reģistrācijas numurs tāds un tāds, vecais nosaukums šāds, jaunais nosaukums tāds. Pats galvenais ir norādīt organizācijas reģistrācijas numuru. Pēc šī numura mēs pārbaudīsim informāciju uzņēmuma reģistrā un datus elektronisko iepirkumu sistēmā aktualizēsim. Turklāt dažādās EIS ekrāna formās pie vecā nosaukuma būs redzams tāds mazs aplīts ar i-burtu, uz kura uzbraucot varēs redzēt arī vēsturiskos nosaukumus, jo pēc nosaukuma maiņas jaunais nosaukums būs redzams arī visos vēsturiskajos darījumos. Šeit gribu piebilst divas lietas. Pirmkārt, šādi varēs darīt tad, ja organizācijai nemainās reģistrācijas numurs, bet tikai nosaukums. Ja mainīsies reģistrācijas numurs, tad organizācija būs jāreģistrē no jauna. Un otrkārt, gribētu likt pie sirds pie reizes, tad pārbaudīt, vai sistēmā reģistrētiem darbiniekiem nemainās kādas pilnvaras, amati vai nemainās paši darbinieki. Nu tā, kārtības labad. Nu un tagad pēdējais jaunums par adresēm. Vietās, kur būs jānorāda kāda jauna adrese, tagad varēs sākt šo adresi rakstīt, un pēc uzrakstītā tiks piedāvātas no valsts zemes dienesta pēc šiem kritērijiem atfiltrētās adreses, kurus precīzi atbildīs VZD reģistram. Izvēloties vajadzīgo lauku, adreses lauki tiks aizpildīti automātiski. Ja neko nemainīsiet, tad šādi saglabāta adrese arī tiks pievienot jūsu profilam. Bet ja kaut ko papildināsiet, piemēram, ierakstīsim šeit pie dzīvokļa, ierakstīsim kabineta numuru, tad saglabājot saņemsiet paziņojumu, ka adreses dati nav pārbaudīti valsts adrešu reģistrā, un jautājumu, vai saglabāt manuāli ievadītos adreses datus. Bet tad jādomā, ka zināt, ko darāt. Kad meklēšanas rindā sāksiet rakstīt adresi, labāk ir sākt no ielas nosaukuma un mājas numura, nevis no pilsētas, jo tad ātrāk dabūsiet rezultātus. Pilsētā ir tūkstošiem adreses, un pēc pilsētas nosaukuma tā īsti vēl nebūs no kā atlasīt. Te piebildīšu arī kādu labās prakses piemēru. Teiksim, ja skolas pasūtītais papīrs piegādātājam parasti ir jānes uz kancelei, bet tinte printerim uz informātikas kabinetu, tad varat izveidot vairākas piegādes adreses, vienā norādot kancelejas kabineta numuru dzīvokļa rindiņā. Teiksim, šeit būs 114, bet cita adrese informātikas kabineta numuru. Tad piegādātājiem būs vieglāk atrast saņēmēju un nebūs jāmeklē, kurš visā lielajā ēkā ir pasūtījis konkrēto preci. Pareizāk sakot, kurš ir tas īstais saņēmējs. Protams, ja ierakstīsiet dzīvokļa rindiņā kādu kabinetu, tad arī saņemsiet šo te brīdinājumu, ka adrese ir mainīta. Bet tagad jau zināsiet, kāpēc un par ko ir runa. Īsumā tas viss par 24. gada oktobra izmaiņām EIS sistēmā. Ceram, ka šī informācija noderēja. Lai veicas!